dziesmu gribētu paklausīties tagad? Es varētu kādu Slipknotu gabalu uzlikt tagad. Jā, es varētu Slipknotu. Vai arī Linkin Park. Labi būs, ko tu man te prasi vispār. Moši izšaus pēkšņi visu man Rīgas ziemas kausu sprinti, un es tikai iešu rucīt, vēl noraukšu un visu izdarīšu. Tā kā es vienkārši ceru. Sveiki, mēs esam otrajā posmā. Ko? Jo tas droši vien, kad ar to jāsāk, vai ne? Mēs to iefilmējam, domāju, tikko. 3 lietas, labas lietas, vai ne? Kā tev gāja? Man gāja vakardien ļoti labi. Mēs esam nomainījuši bremzes mašīnai, tā lai man būtu ne tik responsīvs bremžu pedālis, kas man patīk daudz labāk. Vakardien es jau otrajā sesijā biju pagājušajā reisa laikā un uzstādīju arī jaunu personal best šajā trasē, kas ir superīgi. Es nometu nost gandrīz sekundi. Es ieguvu pārliecību. Tā mašīna brauc superīgi un reāli nav vispār nekas, ko piesieties viņai. Tā kā vakardien bija laba diena. Šodien, pēc visām labākajām tradīcijām, ārā līst lietus. Vēl nelīst tā, bet sākot no 5:00 līdz rītdienas visu reisu laiku solu ap 15 mm. Tas nav bišķiņš labs, draugi. 15 mm ir tik daudz lietas. Tā tas ir daudz. Mums joprojām nav lietu riepa. Tāpēc es mēģināšu šajās pusslapjājās sesijās saprast un iegūt kaut kādu pārliecību noteiktos līkumos, noteiktās vietās. Mācīšos braukt šādos apstākļos. Tā kaut kā. Kā tev gāja? Man gāja labi. No sākuma, protams, ļoti bailīgi, jo šie apstākļi ir priekš manis vissliktākie. Es nesaprotu, kā man jābrauc šajos apstākļos, ir šis ne tas. Bet uz beigām jau man bija uzstādīts viens mērķis šādos slapjos un pusslapjos apstākļos vairāk baidos no Ozola, jo tur ir liels ātrums. Tāpēc man bija mērķis saprast Ozolu. Ozolu es sapratu, viņi var braukt vēl ātrāk nekā es braucu. Es nebraucu otro treniņu sesiju, tagad ir gandrīz vai sauss. Es esmu vakardienas laikā, man ir 43,2, kas ir ļoti labi. Ko tu atdod, lai rītdien būtu tāds laiks? Ko es atdotu? Es nezinu. Godīgi sakot, es nezinu. Man vienkārši jāspēlē ar tādām kartīm, kādas ir izdalītas. Viss. Mums bija gara treniņu diena. Mums ir jauna garška, bet viņas tur nav. Mēs esam diezgan kuplā sastāvā. 425 mums šogad nav redzēta. Jā, 8 mašīnu telts. Būs lietas. Vakar bija diezgan fajn, neskatoties uz to, ka spiedīgi laikapstākļi. Visi nobrauc to, ko vajadzēja nobraukt. Jaunais iet, iepriekšējais arī iet. Vakar jau nekas nebija. Šodien kvalis, tālāk, rītā gongs. Tā kā būs labi, brauksim tālāk. Anī, kādu dziesmu tu gribētu paklausīties tagad? Es varētu kādu Slipknotu gabalu uzlikt tagad. Jā, es varētu Slipknotu. Vai arī Linkin Park. Es varētu tagad tā. Man nav praktiski 2. Es biju diezgan lielā trafikā, es izbraucu nepareizā laikā un es saķēru Bembi, Bembis man īsti negribēja laist garām. Tad es atlaidu, lai viņi visi aizbrauc. Tad es saķēru abas 2 ābeces. Tad es nedaudz šķērēju gāju iekšā slimnīcā. Es joprojām esmu 43, not great, not terrible. Gribu ātrāk, man palīgi ir jāizpēc labā laikā, lai es varu
Es ļoti gribu nobraukt šīs 2 beigas. Ļoti gribu nobraukt. Tā kā, gribu nobraukt. Tā. Tā. Sapnis bija vēl labāks, bet es tā izgāju ārā Smilšu kalnā, ka es tur ar švunku gāju atpakaļ pa starta finišu, ar švunku gāju ārā uz starta finišu. Es tikai skatos 42,84 kaut no arī spīd, kā vēl būtu 42. Cik 9? 42. 906. Ki? 42, 906. Čau! Tur kaut kādas 6 simtdaļas no šķirmeņa, vēl tur 9 vai 11 simtdaļas no... Kruč labi. Jūs esat sekundē, tur liekas, ka 7 mašīnas? Vai esat 5 mašīnas sekundē. Es tā, ka čista centos. Ļoti labi. Nav 42,5, bet Nav tas, ko gribējās, Bet bet ir ļoti optimāli. 42. Vat man, es gribu paskatīties. Es gribu paskatīties, vai varbūt es, ka pa vēlu iegriezu iekšā tajā Smilšu kalnā, tāpēc viņš man ļoti slīdēja ārā. Visticamākais, ka tā. Tev ir jāpapēt šo Es pastīšos, jā, jo bija labāk vēl. Tev ir jāpapēt. Es 0,3 tik pazaudēju. Jā, tāpēc saku, tev ir jāpapēt. Es paskatīšu. Kur tu pazauc? Uzlīmes. Pirmā. Es jau sadusmojos, ka Roberts mani sauc iekšā, un tad man pasaka, ka es trešais esmu. Labi, paldies. Labs apels bija? Nē. Un tāpēc es arī sadusmojos, jo tas aplis, ko Roberts šeit sāka vicināt, es biju kāds 40 daļas pirms kino bet tad pakās, un tad, ja es būtu izdarījis vēl vienu apli, es varbūt būtu izvilcis tās 40 daļas vēl. Un, es tiltiņā riskēju savu dzīvi. Sveiki! Good racing! Šī būs man brīnišķīgā PowerPoint prezentācija, kā es uzvarēšu šo raundu. Tā, pirmais slaids. Šis jau tika apstiprināts. Tā kā nav īsti ko teikt. Tā, tas, kas mums jāapstiprina rīt, ir, ka es braukšu ātrāk. Šitos gan jau pabeigšu. Ja? Ja būs lietas. Ja nebūs lietas. Paskaidro. Ja nebūs lietas, es braukšu pa normālo līniju, ja? Tā kā atver liekumu, apex un skaisti izēj. Ja būs lietas, tad tieši otrādāk. Prom no racing līnijas un visu to tā rubber stuff ignorēsim un būs grips un būs ļoti labi. Tā, kā es nenonākšu tiesnešu istabā. Tajā drivers briefingā, kas mums bija, es ļoti cītīgi klausījos. Tieši tāpat kā skolā. Un man atzīmes tur ļoti labi parāda. Un es esmu... Mums rādīt. Es te likām šo liecību. Tas 100% nebija fake. Un es esmu 100% izlasījis visu šito te čempionātu regulējumus un noteikumus. Jā. Paldies par uzmanību. Labrīt, Anī! Labrīt! Ārā līst lietus. Ir līs visu nakti, ir līs visu rītu. Pirmais brauciens tā, ka čista būs slapš. Otrais brauciens nav vēl saprotams, kāds būs, jo tā prognāze tur mainās. Varētu būt, ka viņš pažūs, varētu būt, ka būs tāds tas, kas man patīk, mazāk tie mainīgie. Plāns ir sekojošs. Atrast sevī visu kaut kādu spēku, kas man ir, un
un braukt viņiem līdzi, jo pāanalizējot onboardus un pastoties, man ir daudz lielāka pārliecība nekā pirms gada. Man ir automātiskas roku kustības, es ar dibanu jūtu, kas ar to mašīnu notiek, līdz ar to man nav iemeslā nebraukt. Es vēl parunāšu ar Patriku par lietas trajektorijām, un es dabūšu svētību no Olivera lietas dievu. Tā kā braucam. Brīt, Robert, Labrīt. kā gāja iepriekšējās dienas? Op, kas tas? Čali. Skaņa ir. Ir skaņa. Mums gāja diezgan, teiksim tā, diezgan darbīgi, grūti, visu laiku kaut kādas ķibeles ar mašīnām, kas neparedzētas, tādas sīkas lietītes, nekādas avārijas, nekādas lielas lietas. Viens sensors vienai izbeidzot, kāds cits sensors citai pazūd ABS. Un vienkārši cīnamies ar mazām problēmiņām, bet bija daudz tādu problēmiņu pa visu mašīnām kopā, tā kā nesanāca tā forši mierīgi pavadīt tās iepriekšējās dienas, bet kopumā mums tikai viens kvalis bijis, kur Rolands uzvarēja, kas ir ļoti labi. Ļoti labi, mega labi. Tagad sākās nākošais kvalis, tad skatīsimies. Ko tu sev teiksi pēc 20 minūtēm? Olivers man iedevis savu svētību. Es teikšu, ka tu esi malacis sev. To es sev teikšu. Jā. Kādus vārdus meklēsim Jaunkundzei teikt? Ka viss kārtībā, lai neiesprings. Sūdi noteikti. Centīsimies saprast, kāpēc šodien tā notika. Tas, ka lietas tas ir skaidrs, bet centīsimies saprast, kur bija kļūda, kāpēc sagriezāmies. Bet kas pa startu bija? Nu, atzīsiet. Kas pa startu bija? Es biju 5. Tieši tā kā vajadzēja darīt. Pārmalu visiem aizgāja garām. Jā! Bet es dusmojos sevi. Pātri un vienkārši aizgāju un es ķēru, mēģināju vēl lielākt otrajā, jo es atcerējos, ka
tu man toreiz teici, ja es liku otrajā, un tu viņš noslāpa, tad es... Viņš noslāpa, jā. Un tad vienkārši es paliku akmeņos un es netiku ārā. Es biju reāli pie paša ķērba. Un tad pēdējā aplīmā arī uzbrauc par virsmu. Pats sēdēja mašīnā? Nē, protams, ka nē, nedrīkst. Robert, kā būs? Kā būs? Labi būs, ko tu man te prasi vispār. Kā ir uz to viernieku pastīties? Labas atmiņas, teiksim tā, ļoti labas atmiņas. Sapnis no beigām viņš zaudēja. Pozīciju. Turpinām ar autosportu weekendu. Vakardienas prezentācija. Nu, līdz galam nepiepildīja. Lietas izdarīja tā, ka viņam prezentācijā nebija ierakstīts, ka braukt ātrāk nekā. Viņam vienkārši bija jābrauc ātrāk. Viņam bija jāliek caur zvaigznīti braukt ātri Lietuvu, nevis braukt ātrāk. Viņš tur vienkārši tā kā viņš zīmēja prezentācijā, viņš arī brauca, bet tas nebija pareizi. Bet nekas. Nu? Nu, 2. Kā gāja? Nu, sūdī. Pakāsām uzvar. Kas nogāja greizi? Tev. Es pat nezinu, man šitā es to līkumu ļoti labi izņēmu. Tad es pastos spogulī un es redzu, bļāvien. Tā purdas stūmās, ka es neko vairs nevarēju izdarīt. I did my best. Mums ir viens gonerīts. Nav gonerīts, tikai bija Nav pilots. stikli. Nav stikli. After race 1 because she did not finish that one. Now you finished and that's good news. What is that? I want the cameraman to just witness that. What is that on the screen? Okay. And leaving a little bit of Yeah. piece of history. A little on mark. The rest of us, yeah. Okay, you're well done by you. Misiņš pirmajā aplī aizgāja tiltiņā nost. No Laubes. Mēs gājām ļoti tuvu blakus. Arī viņam nav viens spogulis. Otrā pusē, ja mēs gājām šādi, man bija, man ir jātiek tev garām. Es nezinu, kas notika tajā Elkonī, tāpēc, ka man nav tās puses spoguļi, es neredzēju, kur viņš ir, vai es sagriezos, vai tā kā, man liekas, ka es ienācu pa karstu, un es aizgāju bišķi ķērē, un viņš man bišķi uzsito, jo es tur arī ķēru stūri, kas tur bija. Bet pēc tam dzenoties viņam pakaļ, es uzliku labāk. Bija vēl. Es tev tādu ceļu iztīrīju, tu nesaistīji. Tu redzēji, kas notika aiz tevis? Nē. Mēs ar Laubu šitā gājām iekšā Elkonī. Man nav viens spogulis, viņam nav viens spogulis. Nu jā. Nu tālūk, es centos. Tagad esmu priecīgāka. Par ko tieši tu esi priecīgāk? Par to, ka ir sauss un par to, ka es dabūju normāli uzbraukt un arī pacīnīties un pasakoju un palīdoju. Ir labi. Es 8. finišēju. Tā sanāk. 9. 2. Šitāda bilde man jau ir. Klausies, cik zirgi šitam ir? 380, bet... Spīdometrā 260. Spīdometrā 260, Cik ātrākais tu esi braucis šito? Pagaid, Latvijā ātrāk pa 110 nedrīkst braukt.
Kas ir? Viņš dubultie dzeltenie ir uz 60 jābrauc. Nav. Ir. Mēs tikko to lasījām. Bet tu teici, ka tikai futbols. Bet tur kāds brauc 60? Nu neviens, nu visiem būs sots. Tad jau. Paldies. Tādā gadījumā, ja Tu esi draugs, tu man draugs. Tu man esi draugs. Nu tā rīktīgi jāatlaiž, nu tur reāli. Varbūt atlaid pār. Nu, redzi, viņš atlaid un sienā. Tur Jā, vot. Tā arī bija. Un pēc viņa bija. Anī, kur mēs esam šodien? Mēs joprojām esam biķerniekos, bet es esmu pārģērbusies, priecīga un ārā spīd saule, kas nozīmē, ka bija labs un sauss otrais reizes brauciens. Bija labs starts, izdarīju to, ko vajadzēju, redzēju spotu, gāju iekšā spotā, kā rezultātā ar Laubi sasitāmies, ap divi palikām bez spoguļiem, bet aizgāju viņam garām, 4 apus noturējos viņam priekšā, tad viņš saslīdēja Alkonī, kur viņš, protams, bija man aiz muguras un aizgāja man garām, tad es viņu bišķi paspīdzināju. Kopsumā es esmu priecīga, jo man ir jauns labākais laiks, tas ir 1:42.5. Un vispār par weekendu secinājums ir tāds, ka šī ir jau man otrā sezona, šī ir tikai man otrā sezona. Līdz ar to kaut kādas muļķīgas iesācējiem, vairāk raksturīgas kļūdas, es tāpat pieļauju, un tas ir normāli, un es viņus turpināšu vēl kādu laiku pieļaut, līdz es pieļaušu viņus vairākus un sapratīšu, kā to nedarīt. Tāpēc vispārīgi esmu priecīga, ja man par kaut ko jāpriecās, tas ir pirmā reizes starts, tas ir labā cīņa otrajā reisā un labs personal best. Un pēc mēneša jau mums ir Kauņa. No Kauņas es baidos visvairāk, jo Kauņos tā dūša tāda lielāka vajadzīga, kas man varbūt reizēm piekļuvu. Bet skatīsimies, bišķi pastrādāsim vēl pie mašīnas, jo ir kaut kādas jaunas lietiņas, kuras jau esmu īstenībā izaugusi no pagājušā gada regulējumiem, kur jau man nekļuši ātrāk, un dosimies tālāk. Kāda diena šī būtu, ja tā būtu dzīvnieks? Ja šī diena būtu dzīvnieks? Šis ir labs jautājums. Es teiktu, šī diena būtu strauss. Tā kā skrien, tad skrien baigi ātri, bet tā kā sabīstās, tad ir galva zemē, tā kā bija mana pirmā reize braucienā. Tā kā kaut kas, tā kā notiek lietas, ja tu iebāz galvu zemē un tu paliec kaut kad oļos, bet tā kā tu skrien, tad tu tīri labi vari paskriet. Nu kā gāja, ko? Incredibly mid. Un dažās vietās ļoti sūdīgi. Kas tev patika par šodienu? Nekas. Nopietni? Nu labi, trofejs ir okei. Braukt bez izpūtēja un bez tā paduškas, nu man reāli ausis šau, man mugura sāp, man vēl labi izdzīvos. Vismaz trofejs ir. Labi, uz nākamo posmu, ko tu paņemsi līdzi no šodienas? Es nākošajā posmā uzvarēšu. To, kā viņš teica. Jā. Robert, ko mēs darījām piekdien? Nu, piekdien mums bija īsie treniņi un kvaļa diena. Gāja mums, kā kuram bija baigi īstenībā grūta diena, jo mums reāli
neierast daudz lūza mašīnas. Nu tā, kad mēs nespējām tik galā. Mēs uzliekam jaunu puses, viņi nāk tajā pašā braucienā izšķīst, ja? Uzliekam otrā pusē, atkal jaunu izšķīst otrā pusē. Un visādi gļuki, kuri nebija nekad mūžā bijuši un netikām reāli. Visu laiku tā kā saraustīti šausmīgi bija. Visu laiku risinājām visādas tādas sīkas problēmiņas, bet beigās bija tā, ka beigās mūsu turbokaps tikai dabūja kvali, jo kaut kas tur izšķīd un atcēla pārējās kvaļus. Un Rolands uzvarēja kvali, kas bija ļoti, ļoti labi. Labāk būt nevarēja. Un tad sāka lietus līt un viss, un diena beidzās. Un tad, ko tu vēl gribi? O, ko mēs šodien darījām? Kas šodien par dienu? Sestdienas vakars, ja? Jā. Šodien sākās ar to, kad sākās ar 325. kvali, kurš bija pa lietu. Interesantā gadījumā manas 4 mašīnas uzbrauca 7, 8, 9 vieta laikam. 4 blakām bija, jā? Un visi 4 blakām. Un kas bija ļoti tuvu, kas bija diezgan smieklīgi, jo tur tā kā uz sausa tādi rezultāti nebūtu bijuši. Un tad kaut kādi vēl red flagi bija, un tad beidzās tas kvalis, un mēs bijām diezgan labā starta pozīcijā. Tad pēc tam bija Anijai gonka, kura bija ļoti labu startu. Diemžēl beidzās norokoties akmeņos atmuguriski. Bet bija ļoti labs starts, un viņi tur bija kaut ko jau kāds 2 apdzinusi. Nākošais bija tālāk. Bija laikam 325, turbokapu gonka, kur Rolands no otrā, viņš startēja pirmais, bet kaut kā sanāca tā, ka viņš atkrīt. Bija mitrs vēl, un viņš tur to elkonu brauca vienkārši bišķi nepareizi, un tas, kas brauca aiz muguras, tur efektīvāk viņi izbrauca, un viņam sanāca aizlīst garām. Tad tas palika pa otro vietu, kas arī bija okei, labi īstenībā. Un tad vēl bija 325 gonka, kur arī Olivers nošķīlās, reāli tiltiņā tā, ka iespējams tā mašīna ir beigta. Rība sāp otro braucienu negribēja braukt arī ar rezerves mašīnu, tā kā sāpēja viņam. Artūram izšķīda vēlreiz puses, kas ir atkal kaut kāds gļuks, jo tur ieliek jaunu un viņi izšķīst, un tā normāli nav bijis. Un Ģima nobrauc pa 5. un Ģirds Artur cīnījās ar saviem, bet ļoti labu progresu. Tālāk, tad bija pusdienu pārtraukums. Un tad atkal sākās ar 320. Anija ļoti labi brauca, tā viņa pirmā mums brauca. Brauc ļoti labi un beidz savus personālu besturu skaldīja pēc vienu apli pēc otra un daudz tuvākiem pirmajiem ir. Tāda bija 325. Tā bija laba gonka īstenībā, tur mums neviens neizstājās. Ģima nobrauc beigās pa 5. overall 3. un savos māsteros 1. finišā. Tā kā tur viss salikās. Un Rolim un Patrikam abiem elkonī sanāca crash ar konkurentiem uz bremzēm, un abi tur sagrieza un abi nedaudz sadauzīja mašīnas. Bet Patrikam nekas nesanāca, jo viņam bija šķība mašīna, viņš nobrauc Park Fermē un palika tur. Bet Rolis iebrauca boksos un nomainīja riepu, un tad izstājās viens konkurents, vai viņš arī izstājās laikam. Un beigās viņš nobrauc tur 6. un ar viņa 2. un 6. vietu viņš kaut kā tika 3. kas mums arī bija kaut kāds kosmos. Un tad pēc tam mums sākās 2 stundu gonka, kur nebija nekādas baigās ekspektācijas, bet abas komandas nobrauc ļoti, ļoti labi. JK's nobrauc perfekti, viņam bija tur crash course ar visādiem ātriem brauciem no aizmugurs, viņu iemet īstā uguns, teiksim tā, mucā, kur no visām pusēm viņi tur sākumā apēda, bet viņš tur beigās atzina savas vietiņas. Un beigās ar Ģirtu kopā viņi atbrauc 4. 325. no 9 komandām, kas ir ļoti labi priekš viņu, var teikt, pirmās šitādas gonkas. Džekiem 1, Ģirtam kaut kāda 2. vai 3. Un Rolands ar Kristiānu atbrauca 2. Citiem tur bija kļūdas ar pitstopu, vieni avarēja, bet viņi reāli sāka kā 5. no 5 mašīnām, beigās atbrauc 2. Tā kā tas bija arī ļoti liels pārsteigums un ļoti tā kā izdevusies beigās diena. Kas tev vislabāk patika par šo sacensības dienām? Kas tev vislabāk patika? Laikam Roļa 1. vieta kvalī. Un vēl man patika, kā Patriks brauca pa lietu.
Un no 5. vietas viņš aizbrauc uz 3. Kas baigi daudz tur neizklausās, jā, bet viņš tur tiešām tos konkurences apspēlēja un ļoti skaisti nobrauc. Un tur tiešām ir ātrums un jāatrod tikai regulējuma mašīnām, lai būtu vēl ātrāk. Paldies!